Lasīsim no Lūkas evaņģēlija 3. nodaļas, no 7. līdz 17. pantam. Tur runa par Jānu Kristītāju, pie kura nāca daudz cilvēki kristīties. Lūkas evaņģēlijas 3. nodaļa 7 līdz 17. Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: jūs oģu dzimums, kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai? Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevi sacīt: mums ir Ābrahams par tēvu. Jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābraham bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes, un katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ļaudis viņu jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja sacīdams: kam 2 svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dara tāpat. Bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja: mācītāji, ko mums būs darīt? Tad viņš teica: neņemiet vairāk, kā jums nolikts. Bet arī kareivi to jautāja: ko tad mums būs darīt? Viņš tiem atbildēja: neaplaupiet nevienu, neizspiediet nevienam naudu, nesiet mierā ar savu algu. Bet, kad ļaudis savās gaitās par Jāni savā sirdīs domāja, vai tas varbūt neesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēja un sacīja: es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Un tam vētiklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurim un sakarās kviešu savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. Āmen. Kungs, mēs lūdzam, ka tu svētīsi savu vārdu un runā uz mums. Āmen. Tāda interesanta saruna ir starp Jānu Kristītāju un ļaudīm. Tā pirmā situācija: ļauns nāca kristīties. Nāca veidot, liekas, attiecības ar Dievu. Un, ziniet, mūsdienās cilvēki, kas nāk kristīties, mēs teiktu: nāc, ir labi, mēs priecājamies, ka tu to dari. Bet kā atbildēja pravietis, kuram bija Dieva atklāsme, Dieva sirds? Viņš teica: jūs oģu dzimums, kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai? Nav pārāk laipna atbilde. Pareizi. Nosauc cilvēkus par oģu dzimumu, par čūskām. Un čūskas, ja mēs skatāmies kaut vai no ēdienas dārza, čūska bija viltīga, čūska piekrāpa, čūska bija ļauna ar visu savu būtību. Un līdz ar to viņš redzēja, ka šiem cilvēkiem, kas tuvojas Dievam un nāk kristīties, ka viņiem sirdī nav ne mazākā vēlme meklēt Dievu, viņi vienkārši grib izbēgt no soda. Jo Dieva dusmība ir par grēku, un Dievs ir taisnīgs tiesas, viņš sodīs ikvienu grēcinieku, ikvienu, kas grēko. Un tad Jānis sludināja: atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties. Jā. Kristīties, sagatavojiet tam kungam ceļu. Tā ir kristība uz grēku piedošanu, lai jūs saņemtu grēku piedošanu. Un ļoti daudz cilvēku sabijās. Un es jūs apsveicu par to, ka jums ir jauns pasaules iesākums, jo nesen bijis pasaules gals, vismaz man tā teica. Es nezinu, laikam nogulēju, bet tas vienkārši parāda, kad apstiprinās Dieva vārds. Ja Dieva vārds saka, neviens nezina to stundu un dienu, kad būs pasaules gals. Līdz ar to, ka nākamo reizi jums saka, tajā un tajā laikā, jūs varat droši priecāties, ka tajā laikā nebūs. Ja. Kaut gan jūs arī varat nezināt, jo varbūt arī tajā laikā būs. Bet katrā gadījumā neviens nezina, kā vien Dievs. Bet mēs katrs esam dzirdējis par tādu lietu kā pastarā tiesa vai mūžīgā tiesa, kur katrs cilvēks stāvēs Dievu priekšā. Un šie cilvēki, šie ļaudis teica: ja es tikai nokristīšos, es būšu glābts un es netikšu tiesāts. Bet Jānis redzēja viņu sirdi, un viņš teica: kurš jums ir iemācījis, jūs čūskas tādi? Un redziet, tā problēma ir tas, ka tad, kad Ādams un Ieva paklausīja čūskai, viņi kļuva līdzīgāk kā čūska.
viltīgi, sāk viens otru vainot, zini, kā čūskas izlokās, tā kā no atbildības. Tā kā, neesmu jau tāds grēcinieks, lai Dievs man sodītu, un mēs mēģinām sevi attaisnot. Tā čūskas daba katrā no mums. Un līdz ar to, bet es gribētu šodien runāt, jo viņš teica, ja jūs nākat tad arī kristīties, tad ko viņš saka? Tad nesiet patiesus atgriešanās augļus. Nesiet patiesus atgriešanās augļus. Un līdz ar to šodien gribētu kopīgi jums runāt, ko nozīmē patiesa atgriešanās augļi. Ko tas nozīmē, kas liecina par to, ka cilvēks ir atgriezies pie Dieva, ja, un ka viņš netiks tiesāts pēc saviem darbiem, bet pēc ticības Jēzum Kristu. Līdz ar to Jānis, ko principā tu gribi pateikt, kristība neizglābs tevi, ja tu nenesīsi patiesas atgriešanās augļus. Daudz no jums ir kristīti, kristījušies, daudzi nav kristījušies, nezinu kāpēc, jo tā ir svarīga lieta. Bet tiks jūs kristījušies, jautājums, vai jūs nesat patiesus garīgus, ne garīgus, bet patiesus atgriešanās augļus. Šodien gribētu runāt par tiem. Tātad kā tad izbēgt no dusmības? Mēs nevaram izbēgt no dusmības caur labiem darbiem, jā, jo daudz cilvēku nāc pēc tam pie Jāņa teikt, kas tam mums jādara? Kas tam mums jādara? Bet pirms tā ir jāsaņem grēka piedošana. Un Jānis teica, kad es jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks kāds, kas ir spēcīgāks par mani, kas kristīs jūs ar svēto garu. Un kristība nozīmē iegremde, jeb arī process, kurā tu tiec izmainīts. Tajā laikā izmanto šo vārdu kristība, jeb baptizo, iegremde, kad parasti krāsoja audumu. Paņēma audumu, viņu ielika iekšā krāsā un izvilka citā krāsā. Tātad, teiksim, ielika baltu, viņa krāsa bija sarkana, izvilka sarkanu. Tātad ir kaut kāda izmaiņa pēc tam, ka tu esi kristīts ūdenī un svētajā garā. Jo, ja es teicu, ikvienam, kas neatdzimst ūdenī un garā, nenonāk Dieva valstībā. Līdz ar to tas, ka mēs esam kristīti tikai ūdenī, bet ja mums nav kristība svētajā garā, jeb svētais gars mums nav, tad mēs nevaram nonākt debesīs. Ja? Līdz ar to neļaujiet sevi piemānīt ar baznīcu formām. Ja jūs esat kādreiz kristīti, vienalga, bet bez ticības Jēzum Kristum, jums nav tagad joprojām ticība Jēzum Kristum, tad tai kristībai nav vērts. Mūsdienās satiks ļoti daudz ticīgas cilvēki, saka, pat nezinu, vai ticīgas, bet viņi saka, es jau esmu kristīts. Saku, bet tava dzīve neliecina. Es neredzu patiesu atgriešanās augļus. Saprotu, ka tava kristība tev nepalīdzēs. Ja tev tagad būtu patiesa atgriešanās augļi, tad strādā. Jo, redziet, tāpat kā laulība, apprecēties tas ir viens, bet dzīvot svētu un uzticamu dzīvi laulībā ir nemazāk svarīga lieta. Ja? Līdz ar to nepietiek, ka vienkārši, mēs tagad esam precējušies, viss kārtībā. Nē. Jums vēl jāpaliek uzticamiem, nepietiek tikai apprecēties. Ja? Tāpat ar kristību. Nepietiek nokristīties, jāpaliek uzticamam pēc kristībām. Ja? Un līdz ar to cilvēkam jābūt izmaiņas, tā ka viņš saticis Jēzu Kristu kā savu glābēju. Viņš pieņems viņu par savu glābēju. Efeziešiem teica, ka mēs svēto garu saņemam ticībā uz Jēzu Kristu. Cilvēks, kas tic Jēzum kā savam glābējam kungam, patiesi nožēlo savus grēkus, tam Dievs dod svēto garu, un tam jābūt ir izmaiņām, ka Dievs mājo viņā. Iedomājieties, kā tas ir, ka Dievs mājo cilvēkā un nekāda izmaiņa nav. Kā var kopā ar Dievu grēkot? Nevar kopā ar Dievu grēkot, pareizi. Tātad vai šis cilvēks šo Dievu ir apslāpējis, kaut kur izmetis atkal ārā no savas sirds, vai tomēr Dievs valda viņa sirdī. Ja? Līdz ar to pēc augļiem, pēc mūsu darbiem, varēs saprast, vai mēs esam patiesi atgriežies vai nē, vai mēs esam atkrituši atpakaļ. Un par to šodien gribētu runāt, vai tu joprojām, vai tu nesi patiesi atgriešanās augsts, ja tu saki, ka tu esi ticīgs cilvēks un tu esi atgriezies no saviem grēkiem. Ja? Gribu šodien par to runāt. Un pirmkārt, izvairīties no šī Dieva dusmības, kas būs pār visu cilvēci, pār visiem cilvēku grēkiem, ir Efeziešiem 2, 1-5. Ir teikts, ka tie, kas paklausa grēkam, paklausa vēlnam, viņi pakļaus šai tumsībai, šai čūskas dabai. Ja? Un līdz ar to tā ir
tāds spēks, kas tev neļauj būt brīvam, tev neļauj būt brīvam no atkarībām, kaut kas tur ciet. Neļauj būt brīvam attiecībās ar Dievu. Efeziešiem 2, 1-5. Tur salīdzināt divu veidu cilvēku, tiem, kas joprojām savos grēkos, kas nav atgriezušies, un tiem, kas ir atgriezušies. Ja? Tur teikts, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos grēkos. Tad runa nav par fizisku nāvi, bet par garīgu nāvi. Ja? Dzīve bez Dieva ir garīga nāve, automātiski. Tur, kur Dievs, tur ir dzīvība, kur nav Dieva, tur nav dzīvība. Līdz ar to cilvēka dzīve bez Dieva, bez svētā gara, ir mirusi, garīgi mirusi dzīve. Tad jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam garam, ir runa par velnu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tātad, kur velns var darboties? Tur, kur ir grēks. Katru reizi, kad tu sagrēko, tu dod velnam vietu, un viņš izmanto un vairo ļaunumu pasaulē, vai vienalga, kā mēs to nosaukt. Viņš dara savus ļaunos darbus caur tevu grēku. Ja? Un tālāk ir teikts, ka kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savus miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesasprāta iegribam pēc savas dabas, ja? Pēc savas būtības, būdami Dieva dusmības bērni kā vispārējie. Tātad tas cilvēks, kas joprojām dzīvo grēkā, nav atgriezies pie Dieva, viņš pēc savas dabas ir Dieva dusmība uz viņu. Un kādreiz ārēji mēs nevaram atšķirt, jo ir arī kristieši, kas krīt grēkā, kuriem ir svētais gars, bet viņi vienkārši ir apslāpējuši svēto garu, kaut kur ir iekrituši grēkā. Ja? Bet viņi pēc savas dabas ir Dieva bērni, kurus vienkārši Dievs nopēs, ja viņi turpinās tā dzīvot. Bet ir cilvēki, kas vispār Kristu nav pieņēmuši, un viņi pēc savas dabas ir dusmības bērni. Ja? Ir atšķirība neliela, ir diezgan liela. Un tālāk ir teikts, bet Dievs bagāts būdam žēlstībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu, žēlstībā jūs esat izglābti. Tātad tajā dienā, kad tu pieņemies par savu glābēju un svētais gars sāk mājot tevī, tad tu kļuvi dzīvs un iemantoji mūžīgo dzīvību. Bet vai to tiešām, vai Dievs sāk mājot tevī, liecina augļi, liecina rezultāti, liecina patiesas lietas. Un to mēģināsim kopīgi šodien izvērtēt. Un līdz ar to debesīs mēs nonākam caur ticību, kad Jēzus Kristus ir samaksājis par tiem grēkiem, tu viņu pieņem par savu glābēju kungu un paļaujies tikai uz viņu, ja, un tāpēc te būs debesīs. Ja, līdz ar to cilvēki bieži vien saka, es nevaru nākt pie Dieva, jo es esmu pārāk grēcīgs. Es domāju, pēc tam tu būsi vēl grēcīgāks, jo tagad tu domā, ka tu vari pats sevi vēl attaisnot. Nē, nāc kāds, tu esi pilnīgs grēcīgs, pilnīgs sabojāts, un tad saka, Dievs, es atzīstu, es pats nevaru uzvarēt savu grēku, man vajadzīga tavu glābšanu, vajadzīgs Jēzus Kristus. Bet, tad pie tiem augļiem. Patiesi atgriešanās augļi. Un mēs varam ņemt nedaudz piemēru, ko cilvēki gāja pie Jāņa prasīja. Tad kas var liecināt par to, ka es patiesi esmu atgriezies? Kas ir tie patiesie atgriešanās augļi? Un mēs lasām, ka viena ļauns jautāja, ko mums būs darīt? Viņš tiem atbildēja, kam ir 2 svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dara tāpat. Ja? Tātad svārki, ja kāds to nesaprot, ir drēbes. Ja? Tajā laikā viņi staigāja, viņiem apģērbs bija, varētu saukt par tuniku, ja viens vesela gabala apģērbs. Un principā tajā karstumā, kas tur bija, viņiem pilnīgi pietika. Bet bija reizes, kuriem bija 2, tad viņi valkāja 2. Ja? Un tā doma ir, ka tev ir jānoņem tas un jādod tam, kam trūkst. Tu redz, ka tas ir viņam trūkumā, viņam nav, ja tev ir, tad dod. Un Bībele daudzkārt runā par to, ka mums jādara labi darbi. Un principā Jānis Kristītājs saka, ka viens no pazīmēm, ka tu esi patiesi atgriezies pie Dieva, ka tu sāc darīt labu, ka tu sāc dot, kam nav, ka tu sāc rūpēties. Un tas liecina par to, ka tevā sirdī ir mīlestība un laipnība. Tu esi labs cilvēks kļūst. Tevī ir labi augļi, kas nāk no Dieva gara. Ja, tas nav no tevis, tas pateicoties Dievam, kas ir tevī, tu sāc darīt labu. Par to runā arī Jākaba vēstule 2. nodaļa 14-17. Ja? Ir teikts, ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teica, tam esot ticība, bet nav darba?
Viņš saka, ka ir ticīgs, bet dzīvē, rīcībā neparādās. Vai ticība viņu var izglābt? Vai tāda vienkārši runāšana var viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienšķās barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tāpat par sevi nedzīvo. Tātad ticīgai dzīvai kopā ar Dievu ir jāsako rīcībai. Kaut kas izmainās tavā darbošanās, kaut kam ir jāmainās tavā dzīvē. Nevar būt tā, ka tu nāc pie Dieva un paliec tieši tāds pats, neko nemaini savā dzīvē, nekas neizmainās, tu nevienam labi nedara, tu paliec tāds pats ļauns cilvēks kā pirms tam. Tā nevajadzētu būt. Kolosiešiem 1:10 ir teikts, tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga, viņam viscaur patīkam, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Ja? Tātad Dievam mēs esam patīkami, kad mēs nesam augļus, ja mums rezultāts ir no mūsu dzīves ar dažādiem labiem darbiem. Vai tu kādam dari labu? Ja tu nevienam nedari labu, ir liels jautājums, kas ir ar tevi? Ja, kas ir ar tavu ticību? Vai tu vispār viņa dzīvi? Tu kā var nedot, ja tu redz, ka ir vajadzība? Svētais gars vienmēr mudina dot. Viņš ir devējs Dievs. Viņš vienmēr mudina darīt labu. Ja? Tad viens no patiesiem augļiem, kad tu esi atgriezies, ka tavā sirdī ir mīlestība un labestība, un ko tu vēlies dot. Vai praktiski, vai vienalga kaut vai caur pieskārienu samīļot kādu, vai pateikt kaut ko labu, vai uzklausīt kādu, bet tu gribi kalpot, tu gribi dot. Un šī labsirdība darbos liecina par patiesu atgriešanos, jo dievticības daba ir darīt labu. Bieži vien cilvēki sajaus, viņi saka, es sākšu darīt labu, un tas būs Dievam patīkams, bet viņi nav pieņēmuši, viņa grēki vēl nav piedoti. Nē, Dievam patīk labi darbi no tiem, kam grēki ir piedoti. Ja? Nevis kurš vēl nav nožēlos savus grēkus. Tātad, ja tu esi nožēlos savus grēkus un dari labu, tā ir daļa no tavas ticības. Darīt labu prasa sevi arī aizliegt. Un tas ir, bet cilvēks, kas netic Dievam, viņš nevēlas sevi aizliegt. Ja? Līdz ar to tu atstāji savu egoismu, savu lepnību, tu kļūsi pazemīgs cilvēks. Tāda ir ticīga cilvēka patiesa atgriešanās auglis. Un tāpat arī šo labo darbu došanu attēlo Jēzu Kristu, kurš bagāts būdams kļuva par nabagu manas un tevis dēļ. Viņam piederēja viss debesu valstī, viņam viss bija. Bet viņš atstāja debesis, nāca šeit virs zemes, lai kļūtu par nabagu. Ja viņš teica, viņam pat nav kur galvu nolikt. Līdz ar to, ja tu esi bagāts cilvēks, vai tev ir Kristus daba, ka tu esi gatavs kļūt nabadzīgāks, lai citiem kalpot? Vai tu esi gatavs būt nabadzīgs dēļ citiem? Ja es to darīju. Līdz ar to padomāsim par šo patieso atgriešanās augli. Otrā lieta. Pie viņa nāca dažādi muitnieki un prasīt. Un te mēs ieragām vēl kādu patiesu atgriešanās augli. Viņi teica, mācītāji, ko mums darīt? Viņš saka, neņemiet vairāk, kā jums nolikts. Tātad muitnieki tajā laikā bija Romas ielikti, tādi ierēģi. Vienmēr, kad cilvēks vai iegāja Jeruzalemi vai kur, kādas konkrētās vietās, šķērsoja kādu robežu, tad muitnieks prasīja nodevu, ja, lai maksā nodevu. Ja muitniekam bija jāmaksā nodevu. Bet redziet, bija reizes, kad šie cilvēki, viņi deva vairāk. Viņi tā satraucās un kad vienkārši deva vairāk. Un muitniekiem bija tāda tendence, ja dod vairāk, neviens jau neredz, es paņemšu. Un viņi bija negodīgi. Bet ko Jānis Kristītājs saka? Esiet taisnīgi, neņemiet vairāk, tad neņemt vairāk, kā jums ir nolikts. Tātad jums ir konkrēts daudzums, ko jūs varat ņemt, neņemiet vairāk. Esiet godīgi un taisnīgi pret šiem cilvēkiem. Ja? Un savā veidā, caur otrs patiesais atgriešanās auglis, ir tas, ka tu savā veidā esi taisnīgs un saproti, ka ir kungs virs tevis, kuram tu atbildēsi. Tā, ka neviens neredz, tu tomēr rīkojies patiesi un godīgi. Un tas liecina par dievbijību tevī. Ja cilvēks jau mazās lietās ir viltīgs,
mazās lietās ir neusticams, tas neliecina, ka viņai ir dievbijība. Viņš vienkārši joprojām ir viltīgs cilvēks ar nosaukumu ticīgs. Ja? Ticīgs viltnieks. Ja? Tas neiet kopā. Nevar būt ticīgs viltnieks. Ja? Tātad ir jābūt taisnīgam dzīvesveidam, jādzīvo saskaņā ar Dievu prātu, un tā ir, to sauc par dievbijību. Dievbijība nav tikai, kad es baidos no Dieva. Dievbijība tad, kad tu viņam paklausi viņu vārdam un paklausi, ko viņš saka. Ja? Neatkarīgi kā tu jūties, neatkarīgi kā tev nepatīk, bet tu paklausi, tas liecina par dievbijību. Un līdz ar to arī Apostoļu darbos 10. nodaļa, 34. 35. pants, Pēters arī apliecina to. Pēters sāk runāt sacīdams, tiešām atzīst, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet tik vienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Ja tātad Dievs saka, ka ik vienā tautā, latviešu tautā, vienalga lietuviešos, igauņos, amerikāņos, krievos, vienalga čigānos, ebrejos, viņam patīkam ik viens cilvēks, kas bijā Dievu un kas taisnīgi dzīvo. Līdz ar to otrs patiesās atgriešanās auglis ir tas, ka tu esi paklausīgs Dievam. Tu dzīvo taisnīgu dzīvi, tu esi dievbijīgs. Ja? Tas patiesas atgriešanās auglis. Apostoļu darbi 15, 28 līdz 29. Apostoļi deva kādu padomu, jo vecā derība bija atklāta jūdiem, bet vēlāk caur jūdiem Dievs teica, jums viņi jāpasludina visām tautām. Un viņi noteica vēl kādas divas lietas, ko es gribētu minēt, jo bieži vien mēs nesaprotam, kam tam mums jāpaklausa. Apostoļu darbi 15. nodaļa 28 līdz 29. Tur ir rakstīts par to, kad šie jūdi apostoļi domāja, ko no tās visas bauslība parašas, ko mums teikt tām pagānu tautām. Ne viņi zina veco derību, ne viņi zina Toru, ko viņiem teikt, kas viņiem ir jāievēro no tādiem likumiem. Un te viņi nonāca principā pie diviem. Un tur teikts, jo svētajam garam mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Sargieties no elku upuriem, asinīm nožņauktā un netiklības. No tā sargādamies jūs labi darīsiet, dzīvojat veseli. Tātad divas lietas, ko apostoļi teica un ko mums kā pagānu tautām jāņem vērā. Tātad sargāties no elku upuriem. Asinīm nožņauktā, un tas ir saistīts ar gaļu, jo viņi upuros gan dzēra asinis, gan nožņaus un dažādos veidos. Tātad tas viss saistīts ir ar elgdievību. Tātad mums ir jāuzmanās no okultismu, mums jāuzmanās no maldu reliģijām, no vis tā, visiem maldu elkiem, kas ir. Tātad, kad jāpielūdz tikai viens Dievs, kurš ir zemes radītājs, un tā ir viena lieta, ko viņi noteica. Līdz ar to, ja tu gribi būt paklausīgs Dievam, izmet ārā savus horoskopus, izmet ārā savus visu okulto pagātni, izsūdz visus zīlnieks, dziednieks, uzskat par nešķīstiem, netīriem, jo Dieva priekšā tas ir grēks. Aizmirst par savu horoskopu zīmi, jo, ja tu esi no svētā gara piedzimis, tev ir dota jauna zīme, balodis. Ja, man patīk, kā viens kristietis teica, kad viņam tādā darba vietā prasīja, kas ir tava horoskopa zīme? Viņš domā, kāda horoskopa zīme? Es esmu cilvēks, tur kaut kas neesmu ne vērsis, ne vēzis, vēl kaut kāda jaunava nedod Dievs. Ja? Bet viņš domā, ko viņiem pateikt tādu gudru? Viņš teica, mana zīme ir balodis. Viņi domāja, mēs tā nesam dzirdējuši, par ko tu runā. Viņš saka, es esmu no augšienes piedzimis kristietis, un man ir svētais gars. Un man ir dot jauna zīme uz pieres svētais gars, tā simboliskā valodā runājot, un jo svētais gars uz Jēzu nolaidās kā balodis, un viņš viņiem varēja pastāstīt par savu ticību. Līdz ar to, ja kāds tev prasa par horoskopu zīmi, saka, man ir balodis. Ja. Tātad tā viena lieta, viss, kas saistīts ar elkiem. Otrā lieta, no kā jāsargājas, ir netiklība. Tur lietos grieķu vārds porneia, no kā mēs iegūstam vārdu pornogrāfija, ja viss saistīts ar seksuālu izvērtību. Tātad seks ārpus laulībām, laulības pārkāpšana, iekārošana ar savām acīm, sievietes un tā tālāk. Dieva prātā vienīgais svētais seks ir laulībās. Līdz ar to, ja tu gribi būt paklausīgs Dievam un gribi nest patiesu atgriešanās augli, ņem to vērā. Jo savādāk tu nenes patiesu atgriešanās augli. Nevar atgriezties pie Dieva un joprojām dzīvot ārpus laulības intīmās attiecībās. Agrāk vēl tas ir jāsakārto, ja tu gribi, lai tā ir liecība Dievu priekšā.
Jo tā viņš redzēs, sakārtoja, sapratu, tiešām tu esi atgriezies. Ja? Jo Dievs ļauj mums sakārtot savu dzīvi. Dievs mums aicina grēkus nožēlot. Ne jau, kad Dievs manā vietā nožēlo grēkus, tu jau zini, man ir grūti, palīdz man. Nē, Dievs saka, es tev piedāvāju, sakārto šīs lietas, nožēlo, sakārto savu dzīvi, tu dabūsi svētību. Savādāk nekā nebūs. Līdz ar to nav tā, ka viss ir tikai no Dieva. Tā ir sadarbība manām attiecībām ar Dievu. Man ir jāsakārto savu dzīvi. Jānožēlo, jāatsakās no tā, kas nav Dievam patīkams. Un trešā lieta, par ko runāja ar Jānu Kristītāju, bija kāda kareivi. Tie jautāja, ko tad mums būs darīt? Un viņš tiem atbildēja, neaplaupiet nevienu, neuzspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Tad neuzspiediet, neaplaupiet nevienu. Un tur runa par vardarbību, tur runa par to, ka viņi kareivi izmantoja savu varu, lai iegūtu lietas priekš sevis. Ja, viņi gan izspieda, viņi draudēja, šantažēja, un viņi grib vai dabūja īpašums cilvēku, vai mantu, vai kādas lietas, vai naudu. Ja, un tā ir runa par pieķeršanos šīs zemes lietām. Trešais patiesais atgriešanās auglis ir tas, ka tu vairs nepieķeries šai zemē. Ka tev vairs šīs zemes lietas nav tik svarīgas kā dievišķās lietas, kā tavas mūžības mājas. Jo tas parāda, ka tu savā sirdī tic Dievam. Jo tas, kas tic Dievam, viņam šī pasaule, viņam sāk apnikt, viņam sāk riepties. Ja tu joprojām mīli šo pasauli, jautājums, vai tu esi patiesi atgriezies. Vai tu esi līdz galam izdarījis, atnes šo patieso atgriešanās augli. Ko es domāju mīlēt šo pasauli? Tas nozīmē, ka fokus pirmkārt tev ir, ko cilvēki teiks, ko es varēšu dabūt no savas dzīves, no šīm lietām, nevis ko Dievs par to teiks. Ja? Tātad, teiksim, ja tev ir izvēle iet, es nezinu, vienalga kaut kur uz krogu vai kur, tad tev pirmais jautājums ir, Dievs, ko tu par to saki? Un, ja tu saproti, ka Dievs saka, ka tev nevajag iet dzert, tu vari piepildīts būt ar svēto garu, tad tu paklausi, un tajā brīdī tu liecini, es esmu atgriezies, es nevaru vairs to darīt, es nevaru vecās lietas darīt. Es negribu vairs neko no šīs zemes priekiem, es pirmkārt gribu Dievu. Un Dievs, tas nenozīmē, ka mums jābūt kaut kādiem mūkiem vai mūķeniem, pilnīgi nē. Bet mums šīs zemes lietas ir jāizmanto kā resursi, bet nevis kā lietas, kas bez kuras man dzīve nav iespējama. Ja? Mums visiem ir nauda, mums visiem ir apģērba un tā tālāk, bet tas nedrīkst būt svarīgāks par Dievu. Neviena lieta nedrīkst tev kalpināt, tikai Dievs. Tikai Dievs var tev, viņam ir tiesības tev kalpināt. Man patīk tas piemērs, kad cilvēki nopērk smukas mēbeles, un tad tie bērni, kas rāpojas vai kas viņiem mājās, viņi sargā no tām mēbelēm. Saka, tu neēd vēl saskrāpēs vai sabojās, ja? Tad, kas tajā brīdī kļūst svarīgāks? Ja? Mēbeli. Bērniem ir kā bērniem. Viņi tur siekals viss pa gaisu un vienkārši kaut ko neizdarīs. Tāpēc jau tu bērni, viņš jau neapzinās, ka tu šis elks, tavs dīvāns vai vienalga, kas tas ir, vai tava mašīna, ir tik svarīgi. Viņš domā, mans tēvs un māte jau nav tik dumi, ka viņi pielūg šo mašīnu vairāk par Dievu. Bērnam automātiski ir, viņš pret lietām izturās tā kā bērns. Tāpat kā Agita šodien teica, mums jātop kā bērniem. Lietas plīst, viņas šķīst, viņas pazūd, viņas nozog, viņas rūsē. Lietas ir lietas. Bet cilvēks, tas ir svarīgi. Ja, līdz ar to, ja tev manta kļūst svarīgāk par cilvēku un svarīgāk par Dievu, tu neesi patiesi atgriezies. Tu neesi izdarījis visu savā sirdī. Tu joprojām kalpo mantai un viņa tev pavirdzina. Ja? Cik mēs tādi cilvēki esam, mēs domājam, gribu šo mantu, tāpēc es gatavs labāk vergot daudz gadus, lai varētu dzīvot tajā mājā. Ja, kredītus mēs ņemam un dažādi. Visiem mums ir tie kārdinājumi, tikai vieni ir drosmīgāk to paņemt, vieni vienkārši baiļu dēļ to nepaņem, bet visiem mums tā kā gribās uzreiz, ja visos mums tā daba ir. Bet Dievs saka, ka viņš negrib, lai mēs kalpojam ne bankām, ne mantai, nekam. Viņš grib mūs darīt brīvus. Viņš tā mūs mīl, ka viņš saka, nedariet to. Jūs vienkārši pavērdzināsieties. Bet ja cilvēks joprojām grib kalpot mantai, tas parāda, Dievs viņam nav svarīgs. Tas liecina. Līdz ar to trešais auglis, kas liecina par patiesu atgriešanos, ir tas, ka tev dievlietas kļūst svarīgāks par zemes lietām. Ja? Ka tev ir svarīgāks nevis darbs, bet ka tu vari būt dievnamā. Svētdienā. Ja Bībelē saka, svētdiena ir tam kungam.
6 dienas strādā, darbojies, viss notiek, bet 1 dienu velti man. Ja? Un tas jau liecina, mēs esam tik pilni ar šo, kad bieži vien paši apjūkam un ir darbi ļoti nogurdini, bet Dievs ļauj strādāt nevis 5, bet 6 dienas. Nu strādā, darbojies. Bet neaizmirst par mani, kas tev šo darbu dod. Ja? Un līdz ar to trīs lietas. Pirmā lieta, ja mēs runājam par patiesiem atgriešanās augļiem, tu esi sācis mīlēt cilvēkus, tu sācis darīt labus darbus, tev ir labestība tavā sirdī. Tu sācis, un tas parādās tavā dzīvē. Otrā lieta, tu esi sācis paklausīt Dievam, taisnīgs, tu esi kļūst godīgs, tu esi bijis paklausīgs, jo tu atzīst, ka ir kungs, kuram tu atbildēsi. Trešā lieta ir tas, ka tu mīli Dievu vairāk pa visu šo zemē. Kad tu negribi šīs lietas, ka tev viņas nav tik svarīgas, tu viņas lieto, lai darītu labu, vai tu viņas izmanto kā resursus, bet tas nav tā kā, ka tu dēļ tā visa dzīvo. Es dzīvoju, lai tikai man būtu tāds status, vai lai tikai man būtu, nezinu, tā lieta. Nu, tas kaut kā neiet kopā ar ticību, jo Jēzum nebija ne kamieļi, viņš pat ēzeli aizņēmās no citiem. Ja? Viņš teica, tam kungam tā vajag, dodiet man ēzeli. Un viņš pats teica, Mateja 6:24, neviens nevar kalpot 2 kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Ja? Ar to tā ir tā trešā lieta, kas patiesa. Un es aicinu, ka mēs varam ik pa laikam pārdomāt, vai joprojām es neesmu patiesu atgriešanās augļu, vai es jau neesmu atkritis. Un pēdējā rakstiet, ko es gribētu kopā šodien jums lasīt, ir no Atklāsmes grāmatas 2. nodaļa, 4.5. pants. Kur Jēzus runā? Viņš saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis. Atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Un Jēzus saka tev, atgriezies pirmajā mīlestībā. Jo redzi, mēs priekš kāda īpaši daram, tā ka mēs viņu mīlam. Nu, ja vīrs ir iemīlējies savā sievā, nu viņš kaut ko gribēs priekš viņus izdarīt. Vienalga, vai caur vārdiem, vai caur apskāvienu, vai nu tā kā viņš māk mīlēt. Jo ir dažādas mīlestības valodas, ir izpausmes veidi. Un nevienmēr viņš nesīs puķis, jo vīri nesaprot puķis. Nu, viņi negrib nevienam, lai viņam dāvina puķis. Viņam nav dabīgi tagad dāvināt puķis sievai. Ja, nu, tas ir kaut kā, tad viņam īpaši ir jāpārdomā un jāsaplāno, jā, pareizi puķis, viņam laikam patīk puķis un tā tālāk. Bet bieži vien vīri mīl savā valodā. Man, teiksim, patīk savu sievu, vienkārši, ka es mīlu, viņu paņem un tā saspiež un kaut kā tā. Citiem ir varbūt savādāk. Ja? Līdz ar to, ja tu ļoti, ļoti mīli, tu kaut ko gribēsi dot tam cilvēkam. Tāpat arī, ja tu mīli Dievu, tu esi gatavs kaut ko priekš Dievu darīt, tu kaut ko gribi priekš Dievu darīt, tev ir kaut kāda tāda vēlme, ko es varētu darīt. Ja? Un tu tev nevajag ne atmaksas, ne pateicību, tu vienkārši, Dievs, tas ir viss priekš tevis. Ja? Un Dievs saka, atgriezies pirmajā mīlestībā, dari pirmos darbus. Ja? Dari pirmos darbus, dari tos augļus, tos darba augļus, ko es tev saku. Ja? Dari labus darbus, sāc klausīt atkal man, nepieķeries šīs pasaules lietām, meklē mani. Un ja tu esi pametis šos pirmos darbus, Dievs tevi izaicina šodien. Atsāc darīt pirmos darbus. Atsāc man mīlēt. Ja? Nes patiesi atgriešanās augļus. Un ja tu nepazīsti Jēzu par savu glābēju, tad tā ir vienīgā iespēja, kā tur izbēgt no dusmības, kas stāv tev priekšā. Vienīgā iespēja, kā mūs izglābt no tās tiesas, no tās drausmīgās tiesas, ka mēs stāvēsim Dievu priekšā, ir Jēzus Kristus. Man viņu vajag tā kā ēst. Es esmu gatavs ņemiet visu, tikai neatņemiet man Jēzu. Man neko citu nevajag. Man nāves dienā, tad ņemiet manu vienalga, ko jums vajag. Ka lai brilles atdošu, neko neredzēšu, bet Jēzu man neatņemiet. Bez Jēzus es nevaru stāvēt Dievu priekšā. Ja? Un tāpat arī tev, tad atsakies no visa, esi gatavs atteikties. Galvenais Jēzu nepazaudē. Jo ko tu darīsi nāves dienā bez Jēzus? Tu esi traks cilvēks, es tev saku. Tu nesaproti, kas ir elle nemaz. Elle ir vienkārši drausmīga vieta. Tur nav nekas no Dieva žēlastības. Tur nav ne gaiss, tur nav ne ūdens, tur nav, ziniet, mūsdienās cilvēki saka tā, es labāk gribu iet uz elle. Es viņiem prasu, kāpēc? Tur būs daudz man draugu.
Jā. Bet redziet, mums neaizdomāmies kaut ko dziļāk. Sadraudzība ir no Dieva. Dievs ir paredzējis, ka 2 cilvēki sarunājas savā starpā un viņi sadraudzība. Viņš teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Tāpēc viņš deva Ādamam ievu. Ellē, tu nevarēsi sarunāties ar nevienu savu draugu. Tu vienkārši sēdies savā cellē, vienalga savā kamerā un pēc tam tev metīs uguns jūrā. Tu nevarēsi ar nevienu parunāties, jo tas jau ir kaut kas labs, ja tu vari parunāties. Tu nevarēsi parunāties ne ar savu draugu, ne ar savu draudzi, ne ar ko tu nevarēsi parunāties. Tu būsi tikai kopā ar dēmoniem, kas tev mocīs. Ja, jo Bībelē saka, tur būs zobu trīcēšana, kaukšana, tur būs mocītāji. Ja. Tā ir drausmīga vieta. Līdz ar to es negribu ne tu būt tādā vietā. Ja. Bet Dievs saka, ja tu gribi izbeigt no šīs dusības, kristībā nepietiks. Daina nes patiesu atgriešanās augļus. Vai tavu dzīve ir sakārtot, vai tiešām tu esi atgriezies. Ja. Un šodien es ticu, ka Dievs tev izaicina. Viņš saka, nepietiks, ka tu vienkārši pieņemsi Jēzu, vai vienkārši noskaidrīs kādu lūgšanu, vai vienkārši tu nokastīsies. Vai tava dzīve sāks mainīties, vai tu esi gatavs nest patiesu atgriešanās augļus. Ja? Vai tu esi gatavs mīlēt Dievu un cilvēku, vai tu esi gatavs viņam klausīt, vai tu esi gatavs atstāt lietas dēļ Dievu valstības. Tas ir tas, ko Dievs mums aicina. Ja? Un kas tie būtu pa Ziemassvētkiem, ja mēs sēžam Ziemassvētku dievkalpojumā un ejam uz elli? Kas tas tāds ir? Tas ir tāpat kā uz Titaniku sēdēt. Jā, mums ir ļoti skaisti, visbrīnišķīgi, bet tūlīt mēs grimsim. Līdz ar to nevajag spēlēties šīm lietām, tās ir nopietnas lietas. Ja tev dvēseli briesmās, ja tu nenes patiesu atgriešanās augļus, un ja tev nav Jēzus, es neredzu vispār citu izvēli. Ja? Līdz ar to es ticu, ka Dievs tev šodien aicina uzrunā. Es gribētu kopīgi, ka mēs varētu lūgt Dievu. Un ja Dievs man šo vārdu līdz sirdī, es ticu, ka uz kādiem viņš runā, bet es gribu dot jums šodien izvēli. Es esmu vienkārši viņa kalps, es viņam kalpoju, bet visu dara Dievs. Ja, viņš var uzrunāt savu vārdu, viņš aizskar, viņš tev vēl tuvāk, viņš var izmainīt tavu sirdi, un viņam tev ir jālūdz. Bet es tikai esmu nolicis šeit, lai jums kalpot, lai es kalpotu cilvēku priekšā, nebūšu es, būs cits. Ja, bet tas ir mans darbs, tā ir daļa no man aicinājuma. Un šodien es gribu dot iespēju, ja tu šodien esi šeit tāds cilvēks, kas nenes patiesi atgriešanās augļus, ja tev nav Jēzus vai vienkārši tu esi pazaudējis mīlestību uz viņu, Dievs tev aicina atgriezties. Ja, vienkārši tu nāc pie Dieva. Es saku, un Svētais Gars tev uzrunās, Svētais Gars tev izmainīs tavu sirdi. Ja, viņš tev pārliecinās par tevi, jo mēs jau parasti neredzam, vai mēs esam vai nē, bet viņš tev rādīs. Viņš saka, runāj par tevi. Par tevi runa. Neskaties uz blakusēnē, par tevi runa. Par tevi runa. Un tā Dievs dara dievkalpojumās. Tu vienkārši šeit un tu saproti, par tevi runa. Ja? Un ir reizes, kad atkal tas nav par tevi, tas ir par kādu citu. Ja? Bet, tu mēģini pats saprast. Es esmu, ka mēs varētu lūgt Dievu. Un ir tāda ļoti laba, man patīk šī dziesma. Vienīgais, ko vajag man, ir Jēzus. Ja? Vai tu varētu Lienu kopā dziedāt? Par to, kad Billy Grahama sievai bija veltīta tā dziesma. Ja? Un šīs dziesmas laikā, ja Svētais Gars tev vēl tuvāk un uzrunā, vienkārši paklaus viņam, iznāc priekšā, un mēs kopīgi aizlūksim Dievu. Jo Dievu nams ir lūkšanams, es dodu izaicinājums, dodu iespēju, un tu vari šodien atsaukties. Es esmu, ka mēs varētu piecelties kājās. Es esmu, ka varētu dziedāt šo dziesmu. Un ja šīs dziesmas laikā tev ir pamudinājums, tu saproti, tu gribi nākt pie Dieva un sakārtot savas attiecības, tev ir tāda iespēja. Šajā brīdī tāda iespēja. Bet es gribu lūgt vēl pirms tam Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs varam nākt pie Tevis. Un es Tev pateicos, Kungs, ka Tu mūs šodien izaicini. Kungs, mēs neizbeigsim Tavas taisnības. Kungs, tu redz, ka bieži vien mēs sev nomierinam, bieži mēs sakam, mēs jau neesam tik ļauni kā citi, Kungs, bet mums nebūs jāatbild par citu grēkiem, mums būs jāatbild par savējiem. Un, Kungs, es Tev pateicos, Kungs, ka šodien Tu runā uz mūsu sirdīm. Ka Tu aicini ikvienam, kas tic vai kas netic, vai ikvienam, kas domā, ka viņš tic, nest patiesu atgriešanās augļus.
nest augļus, kas liecina par to, ka viņi atgriežies pie Tevis, ka viņi no sirds grib Tevi, Dievs, ka viņi no sirds grib izglābties, ka viņi no sirds grib, Kungs, mainīt savu dzīvi. Kungs, lūdzu, ka Tu runā, Tēvs, caur savu svēto garu ikvienu, kur Tu redzi, Kungs, ka viņš nav, Kungs, drošībā, ka viņš nav uz tā ceļa, kas ved uz debesīm. Kungs, Tu esi cienīgs, Tu norādīt, es esmu, Kungs, vienkārši cilvēks, bet Tavs gars var to norādīt. Kungs, lūdzu, ka Tu šajā brīdī runā uz ikvienu, kurš sirdī ir vajadzīgs sakārtot attiecības ar Dievu. Pieņemt Jēzu par savu glābēju, pieņem šo atgriešanās lēmumu, Kungs, un paldies, ka tas ir tas, kāpēc Jēzus Tu nāc šajos Ziemassvētkos, lai cilvēkiem atnestu glābšanu, iespēju izglābties no šīs dusmības Dieva taisnīgās tiesas, kas stāv priekšā ikvienam cilvēkam. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam nākt pie Tevis un lūgt, lai Tu runā šodien uz mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un kamēr skan šī dziesma, ja Tu šodien esi šeit tāds cilvēks, kam patiesi ir jāatgriežās, vienalga varbūt Tu sev sauc par ticīgu, bet tu redz, ka Tev ir jāatgriežās no tām lietām, ka Tu neesi patiesi savu sirdi. Aicinu, ka Dievs Tev vienkārši aicina nākt priekšā. Aicina nākt priekšā, un Tu vari kopīgi nākt pie Dieva, un mēs varam lūgt Dievu, ja, un Dievs sakārtos. Ja Viņš runā uz tevi, Viņš runā uz tavu sirdi. Ja Dievs runā uz tavu sirdi, nāc priekšā, mēs gatavs kopīgi lūgt. Mēs lūgsim ar brāli Jānu pie tevi. Bet tev ir iespēja, ja tu gribi šodien sakārtot savu dzīvi, vienkārši nāc priekšā. Lūgsim Dievu.